Šis ir Francijā ražots 100% kompensējamais medikaments, kuram Latvijas aptiekās maksimālā cena ir noteikti 28,19 €. Kompensējamie medikamenti tiek apmaksāti no veselības budžeta. Tāpēc likumā ir stingri noteikti maksimāli uzcenojumi, kāds drīkst uzlikt importētām zālēm. Atņemot likumā noteikto pieļaujamo uzcenojumu, sanāk, ka Latvijas lieltirgotavs tos iegādājas no ražotāja par 20,05 €. Tagad es atrodos Lietuvā, kur tikko iegāju aptiekā un nopirku tieši šīs pašas zāles, bez receptes, bez atlaidēm, ar visiem nodokļiem, par 7,97 €. Ja mūsu valsts augstākās amatpersonas ir ievērojušas likumu aprēķinot šo zāļu cenu, tad sanāk, ka lietuvieši tirgo šīs zāles aptiekās par 3 lētāku cenu nekā iegādājas no ražotāja Francijā. Ja mani aprēķini un novērojumi ir pareizi, tad Veselības ministrija, apstiprinot nepamatot augstas zāļu cenas, ir radījusi desmitiem, pat simtiem miljonu zaudējumus mūsu budžetam un Latvijas iedzīvotājiem. Es jums pastāstīšu. Mani sauc Gatis Līcis un es esmu ķekavietis. Kas tad ir kompensējamie medikamenti? Kompensējamie medikamenti ir tie medikamenti, kuru iegādi aptiekā pacientam kompensē valsts. Tātad no mūsu nodokļiem. Tie, kas saskāršies ar kompensējumiem medikamentiem, iespējams ir bijuši pārsteigti, ka aptiekā pie 100% kompensācijas vēl kaut kas jāpiemaksā klāt. Lētākais tas ir tas sauktais references medikaments. Visi pārējie medikamenti, kas ir iekļauts sarakstā, varētu maksāt dārgāk, un līdz ar to, ja pacientam izraksta kādu citu šai sarakstā iekļauto medikamentu, tad starpību pacients sedz pats no saviem līdzekļiem. To valsts nekompensē. Valsts kompensē tikai šo noteikto zāļu references cenu katrai diagnozei. Ir speciāls likums par kompensējumiem medikamentiem, kurā ir ļoti skaidri aprakstīts, kādu uzcenojumu drīkst likt lieltirgotos un kādu aptiekas. Likumā pat noteikts, ka zāļu bāzes cena nedrīkst būt dārgāka par 3. lētāko cenu Eiropas Savienībā, un tā nedrīkst būt dārgāka par cenu Lietuvā un Igaunijā. Kompensējamais medikaments sarakstā iekļauj Nacionālais veselības dienests, kuram iesniedzējs uzrāda visu dokumentāciju, tai skaitā cenu, par kādu zāles tiek iegādātas no ražotāja, kā arī cenas šīm pašām zālēm Čehijā, Dānijā, Rumānijā, Slovākijā, Ungārijā, Igaunijā un Lietuvā. Bet valsts ierēģiem ir pienākums šo informāciju pārbaudīt. Tas ir ierakstīts likumā. Ja visi savu darbu ir izdarījuši korekti, tad kā Francijā ražotas zāles var maksāt 4 lētāk Lietuvā kā Latvijā? Kā? References cena, ko sedz valsts, šīm zālēm ir 15,80 €. Starpību piemaksā pats pacients. Latvijā ir reģistrēti 67,000 2. tipa cukura diabēta pacienti, kuri lieto šādus vai līdzīgus medikamentus. Es nezinu, cik daudz no viņiem lieto tieši šīs zāles, bet ja pieņemam, ka visi, tad viņi no savām kabatām gada laikā samaksā aptuveni 5 miljonus €. Papildus valsts no mūsu nodokļiem vēl pārskaita lieltirgotavām ap 6 miljonu €. Kopā tie ir 11 miljoni €. Ja visi slimnieki brauks uz Lietuvu un pirks šīs zāles šeit, kā to dara mans draugs tagad, kurš atklāja šo fenomenu, maksājot bez atlaidēm, bez kompensācijām, tad samaksās par šīm zālēm gada laikā aptuveni 3 miljonus. Viņiem pārvēl paliks 2 miljoni €. Un valstī nevajadzēs maksāt 6 miljonus lieltirgotavām. Bet, protams, nedrīkst savu apgalvojumu balstīt uz vienu atsevišķu gadījumu. Zāļu reģistrs un kompensējumu medikamentu saraksts ir publisks. Man nav pieejami daudz kompensējumu medikamenti, bet man Lietuvas kolēģi man rekomendēja internetu aptieku, kuras varēja salīdzināt cenas. Ticamības koeficients ir augsts, jo šai internetu vietnē es atradu iepriekš pieminēto medikamentu par tieši tādu pašu cenu, kā nopirkt Lietuvas aptiekā. Lūk jums daži piemēri, lai salīdzinātu Lietuvas un Latvijas cenas. Lielbritānijā ražotas zāles cena Lietuvā 6,79 €. Latvijā 2 reizes dārgāk. Somijas medikaments Lietuvā 14 €, pie mums 21 €. Francijā ražots Lietuvā 10 un 30 centi, Latvijā 36 €. Vācijas medikaments Lietuvā 13, pie mums 21 €. Francijā ražots šāds medikaments Lietuvas cena 69 €, pie mums 100. Tendence ir diezgan uzkrītoša. Protams, atradu arī medikamentus, kuri Lietuvā bija līdzīgi vai tuvu Latvijas cenai. Bet ziniet, ko es neatradu? Es neatradu nevienu medikamentu, kurš būtu lētāks Latvijā kā Lietuvā. Katru gadu no mūsu nodokļiem par kompensējumiem medikamentiem zāļu izplatītājiem tiek pārskaitīts aptuveni 150 miljoni €. Es varu tikai minēt, cik daudz mēs pārmaksājam par nepamatoti uzpūstām cenām. 50, 100 miljoni? Es nezinu. Un tāpat laikā mums par TV jāredz šādi sižeti.
Lai samaksātu par vēža ārstēšanu ar mūsdienīgiem medikamentiem, cilvēki ņem gan ātros kredītus, gan pārdod vai ieķīlā nekustamo īpašumu, gan vēršas pie sabiedrības. Ziedot LV ir viena no organizācijām, kas saņem palīdzības lūgumus onkoloģisko pacientu medikamentu apmaksai. Ziedot LV ir saskāries ar to, ka ir daudz medikamentu tieši onkoloģijai, ko Igaunijā, piemēram, pacientiem kompensē, un Latvijā, diemžēl, nē. Un tā ir vēl viena tāda netaisnības sajūta mūsu iedzīvotājiem, kā tad tā pāri robežām. Ir pat cilvēki, kas deklarējas tādēļ Igaunijā un pārceļās uz dzīvi uz Igauniju. Ja jums tas liekas šausmīgi, es jums piekritīšu, bet esmu spiests sarūktināt jūs vēl vairāk. Tas nav viss. Tieši tāpat kā ar kompensējumiem medikamentiem, arī visām pārējām zālēm valsts stingri regulē maksimāli pieļaujamos uzcenojumus, kādus drīkst uzlikt zāļu izplatītāji. Nevienas zāles, izņemot īpašus gadījumus, nevar aptiekā vai kur citur parādīties, ja tās nav reģistrētas zāļu valsts aģentūrā. Un tieši tāpat ir stingri noteikts maksimālais uzcenojums un peļņa visām zālēm, ko drīkst uzlikt lieltirgotavas un aptiekas. Un tas ir noteikts likumā. Šis ir pretsāpju medikaments, ko lieto man draugu mamma. Ražots Portugālē. Tas nav kompensējamais. Maksimālā pārdošanas cena aptiekās ar likuma spēku noteikti 8,20 eiro. Izmantojot pamatskolas matemātiku un likumā noteiktās formulas, mēs iegūstam, ka šis preparāts no ražotāja nopirkts par 4,71 eiro. To ir apstiprinājusi valsts zāļu aģentūra. Muļķības, tas nav iespējams, jo Lietuvā aptiekā es tikko šīs zāles nopirku par 3,90 eiro bez PVN. Vai lietuvieši joprojām tirgo zāles ar mīnusiem? Šīs zāles pat tiek speciāli ražotas visam Baltijas reģionam, jo šeit virsū ir visas 3 valodas. Tad kā Latvijā varēja apstiprināt 2 reizes lielāku cenu? Cita mana drauga lietotais Lielbritānijā ražotais medikaments Sortis holesterīna regulēšanai. Noteiktā maksimālā aptiekas cena ir 19,41 eiro. Aptiekā es tās nopirku par 19,10 eiro. Atņemam visus pieļaujamos uzcenojumus un iegūstam, ka izplatītājs no ražotāja šīs zāles iepērk par 11,87 eiro. Lietuvā es šīs zāles nopirku par 5,90 eiro ar visiem PVN un visiem uzcenojumiem. Šeit gan ir viena interesanta nianse. Šīs ir Latvijai ražotas, priekš Latvijas ražotas zāles, un šeit ir 30 tabletes. Šīs ir Lietuvai, kurā ir 28 tabletes. Bet cena 19 eiro un 6 eiro. Dēļ 2 tabletēm cena gandrīz 3 reizes atšķirās. Tās pašas zāles, tas pats ražotājs. Izskatās, ka kāds ir piestrādājis, lai radītu iespēju par atšķirīgām zālēm. Varētu to nosaukt par mārketinga triku, ja nebūtu runa par cilvēku dzīvībām. Es nezinu, vai šajā atklātajā blēdībā ir iesaistīts Lielbritānijas ražotājs, vai arī mūsu vietējie bauliņi piepako 2 tabletes klāt un uzliek 3 reizes lielāku cenu. Bet schēma, kā pārdot zāles dārgāk, ir acīm redzama. Es nepārbaudīju visu zāļu sarakstu, jo tajā ir tūkstošiem medikamentu, bet tendence ir diezgan pārliecinoša. Vienreiz kļūda, 2 reizes nolaidība, 3 reizes sistēma. Un man izskatās, ka mūsu valsts zāļu bizness ir cieši saudzis kopā ar augstākā līmeņa amatpersonām un spēcīgi smako. Kompensējumos medikamentos valsts gadā samaksā 150 miljonus eiro. Zāles iepērk arī visas ārstniecības iestādes, daudz miljonu apmērā, bet vislielāko summu cilvēki samaksā no savām kabatām, gan kā piemaksas pie kompensējumiem medikamentiem, gan vienkārši pērkot zāles aptiekā. Lieltirgotavu apgrozījums 2017. gadā bija 469 miljoni eiro. Un cik miljonus mēs no tā visu pārmaksājām farmaceitu kompānijām par uzpūstām cenām? Sēdēja Jēkabs Straumē intervijā, laikam pa vidu starp jūsējo pagājušu rudenu un jūsējo ziemā jau sākoties pie manis ciemos bija un stāstīja mierīgi, cieti, kad kur ir riski, korupcijas riski valsts iepirkumos. Kādos? Visos. Ļoti lieli. Tas valsts iepirkums nozīmē, kad nozakt tur var. Kopumā tik daudz, lai šitie visi pensionāri dabūtu palielinājums 5 reizes lielākus. Vēl nozakt var. Un mums Latvijā tik bieži trūkst medikamenti, lai glābtu dzīvības. Tiklīdz Latvija būs gatava apmaksāt bērnam zāles, mēs uzreiz atgriezīsimies Latvijā. Tā saka kāds tēvs, kurš ar visu ģimeni ir emigrējis bērnu slimības spinālās muskuļu atrofijas dēļ. Precīzāk tāpēc, ka Latvijā bērnam neapmaksā medikamentus, kas spēj slimību apturēt. Nesen Eiropas Savienībā reģistrētie medikamenti ir dārgi. Latvija atšķirībā no vairākām citām Eiropas valstīm pat nav diskutējusi par cenu ar zāļu ražotājiem. Sarežģītākā situācijā pašlaik ir Latvijas spinālās muskuļu atrofijas biedrības valdes loceklis Ingas bērns. Viņas jaunākā bērna muskuļi ikdienu kļūst vājāki. Lai pārvietotos, bērnam nu jau vajadzīgs riteņkrēsls. Ingas pārstāvētā biedrība norāda uz ierēdņu neieinteresētību.
Manuprāt, kā var neārstēt bērnu, ja ir zāles šai slimībai? Latvija milzīgus līdzekļus iegulda tajā, lai atgrieztu latviešus uz mājām, bet mums ārsti saka, lai mēs braucam prom uz citu valsti, iegūt zāles, kā to daži jau ir izdarījuši. Medikaments ir dārgs, taču tā cena atkarīga no katras valsts spējas vienoties ar ražotāju par izdevīgāko cenu. Veselības ministrija saka, ka tie ir 800 000 gadā vienam bērnam. Taču šo milzīgo summu kategoriski noraida Lietuvas neiromuskulāro slimību asociācijas vadītāja, kura saka, ka Lietuva vienojusies par daudz mazāku cenu. Ir starta summa, no kuras sākas sarunas. Tā summa ir 90 000 par vienu injekciju. Tas ir 500 000 par pirmo gadu un pēc tam uz pusi mazāk. Tās nav visdārgākās zāles Lietuvā. Ir slimības, kuru ārstēšana izmaksā vēl vairāk. Kristīna Antanavičiene norāda, ka viņai zināmi 11 bērni, kuriem Lietuvā tiek apmaksāts šis medikaments. Vai tiešām mums trūks līdzekļi, ja problēma ir kaut kur citur? Zāļu aģentūras, kuras nosaka medikamentu cenas, ir tieši pakļautas veselības ministram. Veselības ministriju vada Anda Čakša no politiskās partiju apvienības ZZS. Kā jau atbildīgai amatpersonai, ministrei liela pārmetumi bijuši slavenās e-veselības sakarā. Ja ir kāda sistēma, no kuras mēs varam mācīties, kā nevajag veidot sistēmu, ja grib, lai viņa strādā, tad noteikti, ka e-veselība ir viens no piemēriem, kā nevajadzētu darīt, ja mēs gribam, lai sistēma strādā. Iztērēti 15 miljoni eiro, un sistēma strādā slikti. Bet vai kāds ir sodīts, kāds uzņēmies atbildību? Ne pie šīs politiskās elites. Bet ministri mums sola, ka viss būs kārtībā. Tik pieaicināti arī starptautiski eksperti. Ārzemju eksperti gan nebija tālu jāmeklē. Vismaz tā apgalvo cita politiskā spēka deputāta kandidāts Gatis Zamurs. Tā būs firma Analytika, kura pieder Andis Čakšas bijušajam vīram. Šai firmai, starp citu, diezgan labi iet arī citos valsts iepirkumos un arī tajos, kas ir tiešā veidā saistīti ar veselības ministriju. Es laulības apliecību neesmu redzējis, bet šī firma tiešām ir uzvarējusi ar ministriju saistītos iepirkumos. Nesmuki, bet liksim mierā ģimeni, pievērsīsimies medikamentiem. Vai varētu būt tā, ka ministre lobē farmācijas biznesu? Raidījums De facto pirms 2 gadiem mums stāstīja. Viens no pārmetumiem, kas pirms ievēlēšanas ministres amatā tika pausti Čakšai, bija viņas saistība ar farmācijas biznesu. Viņa pati skaidrojusi, ka šajā nozarē strādājusi jaunībā, un tagad ar tās lobēšanu nenodarbošoties. Ilgāk nekā 5 gadus Čakša nostrādāja farmācijas giganta Sanofi Aventis Latvijas filiālē. Šis uzņēmums savulaik iesaistīts korupcijas skandālā. Turklāt pārkāpumi attiecas arī uz periodu, kad tur strādājusi Čakša. De facto noskaidroja, ka jau pirms vairākiem gadiem ir stājies spēkā spriedums, ar kuru kādreizējā Sanofi Aventis medicīnas direktore Jeļena Lubotska tika atzīta par vainīgu kukuļdošanā, bet toreizējā Zāļu valsts aģentūras humāno zāļu reģistrācijas nodaļas vadītājas vietniece Jeļena Karaševska notiesāta par kukuļņemšanu. Sagadīšanās un veselības ministrija īsti pirms vēlēšanām Facebookā laiž mums šādus video. Uzmanību, 2 svarīgas informācijas par zāļu cenām. Pirmkārt, daudzām zālēm Latvijā ir zemākas cenas analogi. Lūdzu, neaizmirstiet pajautāt par to ārstiem, saņemot receptes, un farmaceitiem, iegādājoties zāles aptiekā. Otrakārt, daudzām kompensējumām zālēm cenas samazināsies par 20%. Lieliska ziņa, ja nevien nebūtu šī mazā zvaigznīte, kas parasti zem sevis slēpj kaut ko pavisam citu. Ieskatāmies pieminētajos ministru kabineta noteikumos un lasām. Grozījumi paredz, ka farmaceitu kompānija var lūgt samazināt zāļu cenu uz laiku, var prasīt atlaidi zāļu reģistrēšanai, kādas darbības jāveic reģistrējot jaunās zāles un citas sīkumi. Bet nekur es neredzu reāli samazinājumu zālēm par 20%. Tukšs blefs un meli. Neticiet man, pārbaudiet paši, izlasiet šos grozījumus. Tad kāpēc šādi melīgi klipiņi? Varbūt jāpievērš uzmanību, ar ko kopā veselības ministrija veido šos video. Labu veselību novēl Latvijas farmacētu biedrība un jūsu veselības ministrija. Veselības ministrija kopā ar ko? Latvijas farmacētu biedrība. Ar farmācijas biznesmeņiem. Kārtējā sagadīšanās, kas, protams, ne par ko neliecina. Cik reiz latvietim ir jāskāpj uz grābekļa, lai sāktu vērtēt politiķus pēc reāliem darbiem, nevis tukšiem vārdiem? Ir 2 varianti, kāpēc vien un tie paši medikamenti pie mums ir dārgāki kā citur. Vai nu tā ir augstākā līmeņa korupcija, vai nu tā ir nekompetence un neatbilstība ieņemamajam amatam. Abi varianti ir vienlīdz slikti. Mani, protams, sajūsmina, ka valdība mēnesi pirms vēlēšanām pieliek pensionāriem pie pensijas vesels 18 eiro. Tie 20 eiro, ko pieliks tagad oktobrī, jāviens jūrā, es atvainojos. Man drēbes ir, bet es ar
tādu summu, kā viņa patreiz man maksā, to es nevaru nopirkt zāles un paēst, ja man nepalīdzētu bērni. Pieliekam pie pensijām 20 eiro, bet cik ar otru roku caur zāļu cenām atņemam? Starp citu, Lietuvā zālēm ir 5% PVN, Igaunijā 9%. Mēs esam līderi, mums ir 12% PVN. Un kas lemj likums mūsu valstī? Čempioni. Labo darbu čempioni. Bet, protams, nemazāko šaubu. Tikai kādā disciplīnā šie čempioni izceļas, vērtējiet paši. Es esmu vairākas video veidojis par dažādām neiedzībām, pārsvarā gan par Ķekavas domas deputātu nedarbiem. Visi tie pieejami ir Facebook mājaslapā, bet neviens pētījums man tā nav satriecis kā šis. Es klusībā ceru, ka es kļūdos, jo, ja man ir taisnība, tad tas ir šausmīgi. Tā ir iešana pāri līķiem, pāri mazu bērnu un nelaimīgu cilvēku dzīvībām. Jau nākamnedēļ ir Saeimas vēlēšanas, kur mēs lemsim Latvijas likteni uz nākamajiem 4 gadiem. Noteikti piedalieties un rūpīgi pārdomājiet savu izvēli. Un atcerieties, šis nav skaistuma konkurss, šī ir rūpīga darbinieku atlase. Tas šodien viss. Laimīgi! Es teiktu tā, ka ja mēs šobrīd salīdzinām sevi ar kaimiņiem lietuviešiem, tad mēs jau esam piedāvājuši ļoti maigu risinājumu. Я тебе, конечно, верю, разве могут быть сомнения? Я и сам все это видел, это наш с тобой секрет, наш с тобой секрет.